Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem, gads jau riņķī un jauni AI rīki pieejami. Droši vien visiem jau ir sanācis lietot rīkus kā no Gemini piedāvātos visas aģentus, Nano Banana. Un, arī šo te bildīti es patreiz uztaisīju ātri par šīs dienas tēmām. Tātad SketchUp Chaos AI rīki. Apskatīsim tieši par objektu ģenerēšanu, par attēlu ģenerēšanu, kā radīt tekstūras, arī video, un kā tas viss strādā kopā tajā gan Trimble, gan Chaos piedāvātajā rīka ekosistēmā. Jo, piemēram, lietojot to pašu Nano Banana un citus aģentus, ir ļoti vienkārši. Mēs varam ielādēt bildīti no SketchUpa, pateikt, vai izskatās pēc vīrēja rendera, un jau pēc minūtes kaut kādu rezultātu var iegūt. Šādā variantā gan, protams, problēma, ka tas ir tāds apkārtceļš, lai ievietot aģentos. Tas, ko mēģina risināt SketchUps, tieši dot iespēju tādā vienotā vidē sasaistot, piemēram, ar 3D Warehouse vai Chaos sistēmā tieši ar Chaos Cloud, lai tieši jums tādā ērti pieejamā vidē visi tie objekti būtu pieejami pēc tam. Un arī vieglāk būtu atrast, vai ne? Tā, piemēram, pirmo tēmu tieši saistībā ar objektu vienkārši meklēšanu. Jo jau ļoti ilgu laiku, pāris gadus, 3D Warehouse strādā tāda attēlu atpazīšana. Ja meklējat objektu, kas izskatās pēc krēsla, tad parādītos arī tie krēsli, kas pēc formas atbilst, vai ne? Jo jāsaprot, 3D Warehouse glabājās objekti, kas augšu pielādēti no ļoti dažādām valstīm, daudz nerakstīs tur ne angļu valodā, ne latviešu valodā. Tāpēc mums tā iespēja arī meklēt pēc nosaukuma vai meklēt arī pēc attēla. Tā, piemēram, ja jums ir gatavs kāds moodboards, kurā leju pielādēta bildīte, bet nav piefiksēts varbūt ražotājs, tad vienkārši izvēloties šo te iespēju. Tātad search by image, es varētu izvēlēties bildīti, un tā, nepaiet pat minūte, jau man parādās. Patiesībā, laikam arī būs tas īstais produkts. Šo te konkrēti bildītes, piemēram, paņēma no Chaos Kosmos bibliotēkas, bet tur īsti netiek norādīts ražotājs, tikai tā ļoti aptuveni objekta nosaukums. Un tagad es atradu, piemēram, jau konkrēti 3D modulīti, kurus varētu patiešo leju pielādēt iekšā savā projektā. Un diezgan kvalitatīvs arī izstāsts 8,5 megabaiti. Tā tikai ievietošu iekšā. Ļoti labi. Tā kā, viens tā attēlu meklēšana ļoti, ļoti noder. Varbūt jau pamanījāt, skatoties turpat Warehouse, kad es meklēju kaut ko pēc attēla, vēlreiz izvēlēšos. Tātad, ja arī neizdodas pārāk labu pietuvinātu modulīti atrast, uzreiz jau tiek piedāvāts arī pašiem ģenerēt šo te 3D modeli no attēla palīdzības. Tas, protams, kaut ko maksā tādā kredīta ziņā. Un par šo modulīti es redzu, tie būtu 30 kredīti. Patreiz ir tā, ka ja jums ir abonements SketchUp Pro versijai, katru mēnesi atjauninās, tie ir 150 kredīti, studio versijai 200 kredīti.
Ja nepieciešami papildus, tad tā paka bija 1500 kredīti, apmēram $12 maksāja. Tātad tie kredīti tiek tērēti gan objektus ģenerējot, gan arī vienkārši bildītes radot ar AI renderu palīdzību. Tā, piemēram, redzēt, ko es iepriekš biju veidojis, visi ģenerētie objekti automātiski augšu pielādējas jūsu 3D warehouse profilā. Šeit, teiksim, bija tāds banāna soliņš pēc ideja konkursam tieši arī. Un es vienkārši pateicu, ka ar AI renderu palīdzību, ka man vajadzētu soliņi, kas izstāsta pēc banāna. Un tāds viņš izveidojās. Tātad, lai piekļūtu atsevišķi šim te AI objektu ģeneratoram, kas iestrādāts SketchUpā, nepieciešams no extension warehouse atrast, jau pats pirmais featured extension, tas arī būtu AI assistant. Un es pamēģināšu arī. Tātad viņš man ir uzstādīts jau, viņš parādīsies kā šādi te ikoniņa darba vidē. Jāņem vērā, tie objekti tiek veidoti tomēr kā tāds viens kopējs mesh objekts. Ja vajadzētu jau kā labāk rediģējumus, var skatīties uz atsevišķiem aģentiem, kas varbūt fokusējās nedaudz arī uz spēļu asetu veidošanas. Bet šeit tātad atverās asistents, es varu uzdot viņam arī jautājumus vienkārši par pašu SketchUpu. Man pateiks, kur atrast kādas elementus, kā lietot noteiktus rīkus. Vai nekur šeit arī redz ir generate objects sadaļa. Un es varu vai nu šeit ielādēt to attēlu, vai sākt ar to, ka izvēlos generate from prompt, norādītu, ka man nepieciešams kādas idejas čatā, izdomāt atsākt vārdus. Tā. Piemēram, chair that looks like a mushroom. Sēnes soliņa kaut kāda. Un palaižu pirmais generate image, tajā solī nedaudz ātrāk izveidojās. Man saka, tas varētu prasīt pāris minūtes. Bet parasti Reinas sanāca ļoti, ļoti interesants. Un kaut kā tajos promptos automātiski tiek ielikts, viņš izveido uz gaišā fona, droši vien, lai pēc tam arī solīt tālāk būtu vieglāk viņu kā 3D modulīti uztaisīt. Un tad vienkārši izvēlos use this image, tērējam kredītus, un tātad, ja nesanāk galīgi atrast šādu objektu 3D warehouse, varam šādi ģenerēt. Es zinu, tur paies droši vien pāris minūtes, par to laiku var pasīties, vai jau no 3D warehouse vides izveidojās arī tas krēsls, ko pats ģenerēju. Kaut kas izveidojās, jā. Viņam tā bildīte tāda interesanti, vēl nav izveidojusies. Un vēl pagaidām man neļauj viņu lejupielādēt, laikam nepieciešams nedaudz apstrādāties. Bet par to laiku gribēju parādīt arī citus jau ģenerētos modulīšus. Jo nesen arī projektiņiem tur vajadzēja, piemēram, krēslu skaistu no Venden mēbelēm. Bet 3D warehouse tāds nav pieejams. Un par laimi Venden mājaslapā iespējams atrast šiem produktiem ļoti labā kvalitātē attēlus no dažādiem rakursiem tās mēbeles arī. Un šeit gan tas limits ir tāds, ka caur AI assistant
mums ir iespēja vienu bildīti ielādēt, bet tas, ko var ieteikt, ir, piemēram, tāds servis kā Trellis 3D. Es varu ielikt arī čatā atsevišķi. Ar tā palīdzību ir iespējams izvēlēties, ka mēs ģenerēsim kā multiple images, norādīt atsevišķi, kas ir front, back, left, right view, un augšupielādējot bildītes diezgan augstā kvalitātē varam to atkal mesh 3D modelīti iegūt. No šeit tas, protams, atsevišķi, kā abonaments maksā. Izmēģiniet, tur bija 20 kredīti, tur pāris mēbeles varēja uztaisīt. Bet arī ik pa laikam nepieciešams ģenerēt tos objektus, tur salīdzinoši lēti, kādi 8 eiro mēnesī sanāk. Un kas sanāca no tiem modelīšiem? Es skatos, ka sēna arī jau gatava. Es viņu leju pielādēšu. Nu, ļoti skaisti. Tālāk jāiet pie mēbeļnieka, ja, tur, lai tik izveido. Kas attiecās uz tām vendenu mēbelēm, tad, piemēram, skatoties Warehousā, pameklējot SketchUp Latviju, pie kolekcijām, visu laiku bija kā tāda noslēgtā, bet redzēsiet, ir pāris tie produkti, piemēram, šīs te krēslas. Tur es tieši ielādēju vairākus tos attēlus. Un sanāca ļoti, ļoti labā kvalitātē. Šis bija laikam vidējā līmeņa mešs, ko es leju pielādēju. Viss, ko atlika izdarīt, ir tikai to nomērojot pareizā izmērā pēc augstuma, lai būtu. Lai šādus te no trešo servisu radītos modelīšus ienestu SketchUpā, parasti labākais formāts būtu tāds GLB, kur, ja skatāties extension Warehousā, tur var meklēt šādu te GLTF lejupielādes spraudes, tātad mums vajadzēja GLTF imports. Tas ir tāds ļoti paši izplatīts tagad jau faila formāts, kas vismaz kopā ar to 3D mešu ļauj importēt iekšā arī tātad tekstūras, kas ir projicētas virsū. Bezmaksas spraudnītes, tad varēs arī no tā, piemēram, Trellis 3D servisa iegūt modelīšus. Es tikko manīju, ka gatavs laikam būs beidzot arī tas tikko ģenerētais modelītis. Pēc kaut kā jau izskatās, pēc SketchUp moduļa. Nu jā, un tā tad varu viņu arī leju pielādēt. Un varu tā, salīdzināt ar to, kas bija tomēr profesionāli modelēts. Nomērogoši tikai no tāda viena skata. Nu jā. Man patīk tas termins mākslīgiem intelektam, tāda mākslīgā sapņošana, kad tu iemācies kontrolēt savu sapni, tad jau visu kaut ko var radoši izdomāt, vai ne? Tas no tieši objektu ģenerēšanas puses. Kā papildus rīks, kas saistās tieši ar darbu ar tekstūrām SketchUpā, mums būtu iespēja automātiski viņas radīt jau realistiskākas. Jo tas ir vajadzīgs, jo, piemēram, šajā modelītī, kur es jau kādas, man liekas, 8 izmantoju SketchUp pamatkursu apmācībās, ja es ieslēdzu tieši nedaudz realistiskos materiālus, no visiem parādās automātiski jau kaut kāds atspīdums nedaudz, bet, tie jumta, tie rakstiņi galīgi plakani izskatās. Bet, jau
jauno 25. gada versijas, ja es iezīmēju šo te materiālu, tam klāt šeit parādās tāda ikoniņa kā use AI to generate photoreal textures. Pasīsimies, kā strādās. Nu, principā, ja tiek paņemta tekstūra, kas ļoti slikti atkārtojās, tēlojās, viņu arī varētu uzlabot parasti. Nu, man kaut kā nepaveicās, te šoreiz pakārās. Tā, pamēģināšu vēlreiz. Tie laikam, tie niķi laikam, ka viņam patīk, ka tekstūra tiek, ka modelis tiek saglabāts, pirms es kaut ko ģenerēju. Tad atpakaļ man atgūt laikam uzreiz nesanāks, es pamēģināšu. Revert. Bet, nu jā, ieteikt sākt ar mazākiem failiem. Jāskatās, vai es te atgūšu tagad. Šī AI tekstūra ģenerēšana, viņa tādās beta stadijās patreiz arī izmēģināt vīrijā ir, bet nu, nav viņi iekļāvuši pašā jaunākajā versijā. Pamēģināšu vēlreiz, vai pie svaigāka faila izdosies, vai pakāsies varbūt. Nezinu, vai pie vainas nevar būt arī tas, ka es jau atkārtot to vairākas reizes tai pašai tekstūrai esmu darījis. Bet izstāst, ka izdevās, jā. Nu, viņš gan pēc formas nedaudz pārtaisīja, bet var redzēt, ka parādās jau tās PBR materiāla īpašības. Atspīduma pakāpe, faktūra, un viņu pēc tam varētu arī parediģēt. Es redzu, ka te ir tas normāls parādījies, kur varētu regulēt. Nu, tā tiek risināt problēma, ka mums varbūt jau ir no 3D Warehouse pieejami miljoniem tekstūras, bet viņas ne visas būtu tik realistiskas. Nu, šādi varam konvertēt. Tas par tekstūru ģenerēšanu, bet ja es vēlētos, nu, tādā dizaina jau tur ātrās izpētes vajadzībām parenderēt, jau kaut kādas realistiskākas idejas, materiālus veidot, nu, tur nāk tā kā tieši SketchUp AI renderis. Kādreiz, kamēr vēl viņš bija tādā beta stadijā, viņš saucās SketchUp Diffusion, nu jau vienkārši AI render. To arī varēsiet tātad uzstādīt caur Extension Warehouse, vienkārši zemāk meklējot kā AI render. Nu, redzam, jau veselu miljonu reizi ir neiepielādēts. Patreiz tas ir sasaistīts ar Stable Diffusion servisu, bet parādīšu tādā, nu jau versijā, kas drīz iznāks, arī tas būtu Nano Banana, kas daudz augstākajā līmenī, augstākā izšķirtspējā un tādā reālsumā arī ļaut norenderēt. Tātad, kā atsevišķi ikoniņi parādās AI render, un nu, tā jau būtu iestrādāta arī tātad versijās kā SketchUp for Web, arī SketchUp for iPad, kas ļautu atrodoties kaut kur objektā arī jau ātri ieskicēt idejas un jau kaut ko norenderēt. Bet šeit man būtu iespēja izvēlēties starp dažādu veidu jau sagatavotiem promptiem, vai nu auto, vai es izvēlēties, ka tam vajadzētu būt realistiskam eksterieram. Es varu papildus arī regulēt, tātad kādā mērā tiek respektēta ģeometrija, kādā mērā tas prompti, ko es rakstu iekšā, arī tiek ņemta vērā. Varbūt tā var atstāt to mākslīgo sapņošanu tikai AI rokās. Bet, nu, pamēģinu ģenerēt, es redzu, tas man atkal prasīs 5 kredītus, jā. Un nedaudz, protams, jāpagaida atkal, kamēr izveidojās.
renderītis, nu, parasti liekas tādā normālā darba laikā, tā ir kāda minūte, 2. Nu, jau kaut kas lejupielādējis, es redzu, ka izveidojās 3 versijas šim te skatam. Ļoti radoši piegāja pie tā, kas man tur vispār redzams no scēnas puses. Nu, kas kā jaunums ir, mēs varam redzēt, kādus renderīšus es biju veidojis arī iepriekš, konkrētā dienā. Tātad tos es nepazaudētu. Atsevišķi interjeri, priekš SketchUp konkursiņi arī. Nu, tātad, nu, man, piemēram, patīk šīs te skats, un, nu, būtu tā iespēja viņu papildus arī rediģēt. Galeriju pagaidām izslēdzu. Piemēram, es varu objektus kādus izdzēst ārā, iezīmēt noteiktu reģionu, kur es varētu veikt kādas izmaiņas. Piemēram, paņemu to dzēšanu gumiju, iezīmētu skurstenīti, un atkal varētu veikt to redakciju, uzspiežot generēt rīku. Jāsaka, tādā jau tālākā dizaina izstrādes stadijā, kad visu laiku sanāk mainīt gan materiāls, gan apgaismojumu. Tad varbūt tik ērti vairs nav izmantot AI. Pārāk daudz reizes jāpārenderē, pārāk daudz tur kredīta aizies. Bet, nu, lai tādu sākotnējo konceptu parādīt, nevarot vaļā Photoshopu, nu, sanāca te izdzēst ārā, vai es gribētu kaut ko pievienot. Piemēram, skaista vieta būtu šeit kādu džakuzī pievienot. Tad es ņemu vienkārši to redakcijas rīku. Es te uzzīmēšu, kur jāatrodās kādam objektam, un promptā ierakstīšu add jacuzzi. Tā laikam rakstījās. Un spiežu generate un skatos. Nu, pirmīt arī izveidojās uzreiz veseli 3 varianti tam renderītim. Es pat pārējos nepaskatījos, bet bija ok pirmajā. Un, protams, nu tā riskantāk ir nedaudz rādīt. Tāds caurums sanāca. Bet man, piemēram, patīk šis te variants. Ļoti forši. Un es varētu viņu uzreiz arī saglabāt datorā. Un aizsūtīt, jā, jau tur kolēģiem, klientam, uzzināt, kādas ir domas. Tāda forša mākslīgā sapņošana, jā. Un vislabāk, gan man patīk parasti tas, ka mēs tos sketčīgos renderīšus varētu dabūt. Es te, piemēram, attiestatīju, rīkus. Jāreiz palaidīšu. Es varētu no promptiem izvēlēties tieši, piemēram, kā pencil sketch vai watercolors. Nu, tas, ko es varbūt mākslinieciski nemācās pats ieskicēt. Un es droši vien esmu no cilvēkiem, kurš nekad nepublicētu kā realistisku vīziju to ģenerēto bildi. Man tomēr patīk pašam radīt vizualizācijas. Un krietni skaistāk. Bet, nu, ok, sanāks arī sketčīgais variants. Mēs varam tā kā norādīt, kādās tehnikās tad vēlamies. Bet, nu, arī šādi izdevās.
parādot, kā strādā jaunākais modelis ar Nano Banana, es pāriešu uz citu čepu. Pēc funkcijām ārkārtīgi līdzīgi sanāktu viss. Atšķirība ir tāda, ka šeit jau kā modelis parādās Nano Banana, kas ļautu arī 2K izšķirtspējā renderēt, un skatīšos, kā sanāk šajā variantā. Jā, tātad, ja mēs dodam kaut kādu promptu, tad vairāk tiek piedomāts klāt arī tas, kas tajā vidē atradīsies, vai aprakstam tos objektus, kas ir scēnā, mēs varētu vadīt labāk to gala rezultātu. Ja izmanto to autopromptu, tādos gadījumos mums daudz tuvāk saglabājās tas, ko mēs esam tekstūrās uzstādījuši, un netiek pārtaisīts galīgi. Nu, reiz redzu, šajā gadījumā viena bildīte izveidojās, tas koks varbūt tāds tiekanāks. Bet, izšķirtspēja ir daudz augstāka. Es vēl pirmīt pamēģināju interjeru. Tātad ļoti augsta tā izšķirtspēja vismaz veidojās. Pamēģināju arī eksterjeru citai mājiņai vispār neko nerakstot papildus pie promptiem. Tas, ko mēs AutoCAD apmācībā šodien 3 stundu praktiskajā uzdevumā uztaisījām. Tad beigās visu rasējam un plus vēl tāda vizualizācija piedomāta. Nu, tātad ar jauno modeli vismaz varēs kvalitatīvāks tos attēlus arī iegūt. Un kas tad būtu papildus pieejams no Keos puses? Šeit man ir uzstādīts Enscape spraudnis, kas ārkārtīgi ātri ļautu man renderēt reālā laikā. Un tā kā Enscape ir galvenais rīks, ko vairums arhitekti izmanto tieši tādā design development stadijā, lai varētu reālā laikā uztvērt tos materiālus, tās tekstūras, apgaismojumu labāk, vai kaut vai virtuālās realitātes vidē varētu izstaigāt to modulīti. Bet tas reālisms varbūt nekad nav tik augstā līmenī. Tad tur talkā nāk tieši dažādi AI rīki. Un pirms apmēram gada Keos iegādājās kompāniju Veres, kas izstrādā gan priekš Revit vajadzībām dažādas interesantas AI rīkus tieši projektēšanā, gan arī palīdz arhitektiem ērtāk strādāt ar jau tiem gataviem AI visiem enģiniem, aģentiem. Šeit, piemēram, tā parādās tā modelītis. Es šeit nedaudz skatu pamainīšu. Tad es varu sasaistīt kopā reālā laikā, izstaigāt to modelīti, aiziet uz telpām arī. Tad automātiski tā ekspozīcija pamainās vismaz arī, kas daudziem patīk Enscape'ā, ja es, piemēram, materiālu nosaucu kā grass, zāle, tad viņš arī nekur pārtapa pa zāli. Tāpat arī ir ūdeni un citiem materiāliem. Bet, tās es varbūt uztaisīšu kādu skatu, tuvāk gala skatam. Ar šādu reālismu man nepietiek. Es vēlētos šeit jau piesaistīt atkal AI rīkus. Šeit ir 2 varianti. Tas, kas nāk līdzi jau ar Enscape'u, dažādās versijās ir AI Enhancer, kas ļautu šo te skatu
norenderēt un tad pārveidot jau nedaudz realistiskāku. Tur parasti netiek aiztiktas pārāk daudz visas arhitektūras detaļas, bet tiek pilnveidoti augi, pilnveidoti cilvēki, lai tie realistiskāk izskatītos. Es te redzu vienkārši projektiņu. Es varu augšupielādēt uzreiz mākonī. Te bija viens cits skats, ko es pirmīt augšupielādēju. Viņš tātad automātiski tiek Chaos Cloud vidē aiznests. Un es te gribēju redzēt. Tā. Nu, te ir tie nesen veidotie, un es varu redzēt, piemēram, iepriekš augšupielādētajiem. Es vispār neko nemainīju. Tas bija, tas bija sākotnējos, un tas bija kā enhanced, bet nu, neko tur nebija darījis. Es neteiktu, ka baigi labāk. AI enhancers tātad ir vairāk tāds ļoti tādus minimālus uzlabojumus, atstājot AI ziņā, kā pārtaisīt uzlabot. Bet tas, ko minēju, Veres rīks, kas nāk līdzi ar tātad Arch Design kolekciju, atvērš to vaļā un tātad uzreiz pirmais, kas tiek piedāvāts, ir dažādi preseti, kādā vidē es varētu to norenderēt. Piemēram, es atstāju enhanced in forest un uzspiežu render. Atkal tiek paņemts skats tīri no Enscape lodziņa. Norenderēts augstākajā izšķirtspējā. Un, nu, kāda minūte ir jāpagaida, un vajadzētu būt, kad jau izveidosies atkal tāds daudz realistiskāks renderīts. Tā, nu, te bija tāda vienkāršāka preset arī. Un līdzīgi var izvēlēties, kādā tātad aspect ratio proporcijā būs, kādā izšķirtspējā mēs renderēsim, tātad pat 3D, 4K variants. Un es redzu, jau ir gatava tā mana mājiņa, skaistā tādā drīmī tur mežā iekšā. Nu, krietni interesantāk izskatās, dzīvāk. Un kas foršākais, ko es tālāk varu izdarīt, es varu viņu pārvērst kā video. Tātad šeit ir iebūvēta video sadaļa. Es izvēlēšos kā source, tātad no tikko renderētās bildītes. Un šeit mums būtu dažādi prompti pieejami arī. Tātad es, piemēram, paņemšu summer to winter, kas ir bieži aktuāls vai ne vizualizācijās. Parādīts, cik slikti varbūt arī ziemā izskatīsies. Tātad automātiski tiek pievienoti prompti tie aprakstiņi, var arī to rezolūciju izvēlēties un palaidīšu render, lai viņš ģenerē šo te scēnu. Tikmēr es varu pārlūkot galerijā, kas jau man pirmīt bija sanācis, ko es biju testējis, tātad pirmīt, piemēram, šāda te bija pamata bildīte, kas norenderēta, un šis te jau būtu video. Es uzrakstīju vienkārši, ka tam jābūt kā tādam timelapse video. Un viņš izdomā, ka tie cilvēki tur staigās uz priekšu aizies. Tie, kas interjerā izskatās, tie gan tādi interesanti sanākuši. Liliputē. Cits atkal variants, atkal priekš SketchUp konkursu viņa tur uz tā Rīgas jaunā inkonservētā tilta no modulīšu dažādas skatus pamēģināju.
Un šeit ir tās iespējas arī mēs varam rediģēt attēlu. Tad, piemēram, man bija sākotnējā bilde, un es iezīmēju šo te daļu, un tāpat kā SketchUpā pieejamo to rediģēšanas rīku, es vienkārši pateicu, ka tur jābūt tad ūdenim, un parādījās šādi, bez tā sadaļas. Un plus vēl arī kā tāds timelapse video izveidojās. Nu, tur nav ilgs, 5 sekundes, bet tādam iespaidam, tādam sapnim, jā, pilnīgi pietiek. Un nesen arī pirms stundiņas pamēģināju, norenderēju to tādu sketčīgo variantu un paņēmu to prompt variantu, lai tehnisko rasējumu, tā kā viņš tur taisa, bet te vairāk sanāca jau pārāk sketčīgs tas sākuma rezultāts bija. Un, kas ir lieliski, tā netiek sabojāta tā pamata arhitektūra, vai ne? Jā, uzdevums ir PowerPointā prezentēt sākotnējās idejas koncepts, tāda vienkārša kustība, vai ne? Krietni dzīvāk izskatās. Un tātad izmantojot veres tieši, es varu redzēt, cik tas izmaksā. Un tātad veres gadījumā arī tiek tērēti tie kredīti atšķirībā no kvalitātes. Diezgan daudz tās bildītes mēs ar savu abonementu varam arī norenderēt. Un šis te pēdējais video, viņš vēl veidojās, bet pēc pāris minūtēm droši vien būs gatavs. Un kā ir ar tiem līmeņiem tieši no licenzēšanas puses? SketchUp LV lapā paskatoties. Tātad Pro versijā SketchUpam tie bija 150 kredītu mēnesī, Studio versijā 200, tālāk, jā. Lai nebūtu tā, ka tie parastie lietotāji sponsorē tos, kas tikai AI taisa, tad tālāk ir pašiem jāiegādājās tie kredīti. Patreiz viņus tā tikai patiešo caur SketchUp iespējams iegādāties. Kas attiecas uz Enscape, tātad tur atkal ir licence, kas saucās Enscape Arch Design tīkla licence, kurā par 1078 € tiek iekļauts arī tie visi AI renderēšanas rīki, kā veres un tā video ģenerēšana. Un atsevišķi arī ir iespējams veres iegādāties, par cenām var uzrakstīt, jautājiet. Bet redzu, ir sanākusi arī tā vasaras ziemas vizualizācija. Arī tā interesanti, vai ne? Bet tā cerams sanāca iedvesmot, labāk saprast, kā ar tiem rīkiem vispār darboties. Pamatā. Pēc gada noteikti tiekamies vēlreiz atkal jaunākās funkcijas apskatīt.